Ar mērķi izglītot jauno riteņbraucēju bērnu vecākus un trenerus par pareizu gatavošanos sacensībām, treniņu procesu, tehnikas izvēli, kā arī daudzām citām interesantām lietām, Igo Japiņa sporta aģentūra mājīgā pusdienu restorāna Daily telpās rīkoja semināru. Tajā piedalījās fiziskās sektorības treneris Helmuts Rotke, kā arī Latvijas Riteņbraukšanas federācijas prezidents, riteņbraukšanas sacensību rīkotājs un panākumiem bagātākais riteņbraukšanas treneris Igo Japiņš. Tāpat dalību pasākumā ņēma Latvijas tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs Aleksandrs Trofimovs. Ar īpašu interesi bērnu vecāki un riteņbraukšanas treneri uzklausīja pieredzējušā fiziskās sektorības trenera Helmuta Rotkes ieteikumus par pamatprincipiem, kas jāievēro, lai bērns pamazām un plānveidīgi tiktu vispusīgi attīstīts un spētu gūt panākumus arī pieaugot. Sportisti visu grib tūlīt un tagad, ka ir steidzīgi, tā skaitā arī vecāki, tā skaitā arī treneri. Tas ir normāli, es kādreiz arī tā gribētu, un es cenšos to nepieļaut. Nav šīs te pacietības, nav pacietības iestrādāties, par sportistu ir runa. Iestrādāties, nesteigties, darīt ilgtermiņam. Mēs gribam ātri un tagad kļūt bagāti, tur sportā sasniegt uzreiz, tāpēc mēs to bērnu spiežam sacensībā, presējam viņu. Jā, un tur tās problēmas arī daudz rodas. Speciālists īpaši pieskārās jautājumam par gatavošanos startam, norādot uz vecāku un treneru lomu pašu sportistu noskaņošanos. Pārlieks uzbudinājums pirms starta, kas tur ir slikts, hormonāli ļoti slikti. Tas, kā zinām, ir tāda daudzāks, ka hormoni mums ir testosterons, kortizols. Kortizols visu noārda, ka viņš par augstu. Ja testosterons būvē tā kā muskuļus, dod spēku, kaut kādu pārliecību un tā tālāk. Ja mēs šausmīgi presējot šo sportistu, viņu pārāk uzkurinam, šī spriedze aug, tur adrenalīns, kortizols sāk izlīties arvien vairāk, tas tā kā sēd un tas traucē. Dabīgi, ka šis hormons izlaists, tas ir normāli, bet idejiski viņš traucē un sportists kļūst nevarīgs kaut ko izdarīt, to, ko jūs cerat, ko viņš cer un tā tālāk, tāpēc, ka pārāk uzvilkts. Rotke uzrunas beigās arī nosauc 3 pamatprincipus, kas nes panākumus jaunatnes sportā. Ko es gribētu, lai jūs atceraties? No tā, ko es jums visu stāstīju, tad galvenie punkti. Attieksme, tas viss, kas mums ir galvā, un mūsu ego un tā tālāk, gada treniņu plāns, fiziskā sagatavotība. 3 šie te vaļi, un visam pa virs viens galvenais jautājums. Ko es vispār gribu no dzīves, un ko mans bērns varētu gribēt no dzīves? Igo Japiņš, uzrunājot vairāk nekā 50 semināru dalībniekus, norādīja uz nepieciešamību ieviest sacensību starta ierobežojumu nedēļas laikā, lai izvairītos no pārslodzēm jaunākajās vecuma grupās. Vienlaikus federācijas prezidents aicināja lielāku uzmanību veltīt bērnu fiziskajai sagatavotībai un intereses noturēšanai par riteņbraukšanu. Ir redzēts, ka ļoti bieži bērni sacensībās brauc ar ļoti dārgiem riteņiem, izvēlas, pašas dārgākās tehnikas, bet reizē viņu fiziskā gatavība un viņu mērķi varbūt nav piemērot tam. Kāds būtu jūsu ieteikums šajā lietā? Pirmkārt, ir tā, ka tiešām, ko tu novēroji, tas eksistē dzīvē. Un tā ir vienkārši tāda varbūt vecāku kļūda, varbūt nezināšana. Daudziem liekas, ka, ja tev būs labāks ritenis, jo ātrāk tu pabrauks. Būtībā tā jau arī ir. Taču galvenais būtu jāskatās, kā pareizi trenēties. Un tāpēc katram vecumam ir savs kvalitātes velospēds. Un manā skatījumā tas ir tā kā pilnīgi naudas izmešana. Tas ir nekāds audzinošs moments nav. Kur varbūt ir svarīgākie faktori, kam vecākiem būtu jāpievērš uzmanība, audzinot savu bērnu par labu riteņbraucēju, vispār par labu cilvēku? Tāpēc mēs rīkojam šos seminārus un mēģinām mācīt. Un tie, kas ir bijuši sacensībās, ne tikai riteņbraukšanā, bet arī citur, gan sporta spēlēs, mēs bieži redzam, ka vecāki iejaucās, bērns nepamatoti traumē, stumjot, bļaujot viņus uz viņiem. Un tas nekādā gadījumā pa labi viņiem nenāk. Un tāpēc mēs cenšamies gan ar savu piemēru, gan ar tiesnešu stāstu un pašorganizējam šos seminārus, lai šiem cilvēkiem iestāstītu, kā būtu pareizi jārīkojas, jo
šāda situācija mums ir jaunums. Agrāk mums bija ļoti daudz treneri, kas nodarbojās ar profesionālu trenēšanu, tad tagad ļoti liela loma ir arī kļūst vecākiem. Vecāki ir visgudrākie, vecāki ir iemaisās. Tas nav riteņbraukšana, tas visur citur ir. Arī, tas ir audzināšanas jautājums. Un tā. Jūs pats esat bijis pasaules čempionu treneris, daudz izcilu riteņbraucēju treneris. Kā varbūt ir mainījies vispār šī jaunatnes sports tieši riteņbraukšanā? Mainījies ir tas, kad lielāka konkurence, lielāka cīņa pa bērniem, jo agrāk riteņbraukšanā sāka trenēties no 13-14 gadu vecumā, tad tagad ir nereti tas tiek darīts ātrāk. Un tāpēc ir ļoti svarīgi bērns nepārpūlēt un viņiem pareizi visu to izdarīt, šo trenēšanos. Un ļoti daudz arī pie mums grēko treneri nepamatot maz nodarbojas vispār ar fizisko sagatavotu. Un jau paralēli ir tā, ka, jūs zināt, vēl ir mūsu pretinieki kompjuteri un visas šīs lietas un telefonu un tā tālāk. Tā kā pret to arī ir, neteiksim, par grūti būs cīnīties, bet bērni palikuši pasīvāki un tā. Fiziskā sagatavotība seminārā dzirdējām Helmuta Rotkas lielisku uzrunu un garus arī ieteikumus vecākiem par to, kam būtu jāpievērš uzmanība. Varbūt riteņbraukšanā tās pamat principi, lai gūtu panākumus tieši jaunatnes sportā. Protams, kad ir izšķir daudz lietas. Ir speciālā sagatavotība, vispārējā fiziskā sagatavotība. Ir tāds, nedrīkst teikties, jābūt tādam daudz gadīgam procesam, plānveidīgam. Un jābūt zināmai gudrībai, zināmai arī tādai pieredzei. Un, protams, ja treneri mācīsies, tad arī viņa zināšanas paliks lielākas, un mums no federācijas puses ir pareizi jāorganizē sacensības, jārūpējās par starta skaitu, lai šādi te vēl netik profesionāli cilvēki nepārpūlētu bērnus un kaut kā tā. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs Aleksandrs Trofīmovs tikmēr informēja par jaunumiem sacensību noteikumos. Tiesnesis informēja bērnu un jauniešu vecākus, kā arī treneris par starta kārtību, tehniskiem velosipēdu noteikumiem un citām svarīgām lietām, kas jāievēro riteņbraukšanas sacensībās. Ar atbalstīja pusdienu restorāns Daily un Food Union, kas visiem klātesošajiem dāvāja veselīgo Rasēns produkciju.